Esiet sveicināti rubrikā NVO ziņas. Arī šajā reizē aicinām turpināt sarunu par sabiedrisko labumu. Proti, šī saruna ir nepieciešama tādēļ, ka ir pazudusi zināmā mērā robežas šķirtnes ap sabiedrisko un privāto labumu. Kā liecina pieredze, tad vairākas organizācijas, kam ir šis sabiedriskā labuma status, nodarbojas ar privāta labumu gūšanu. Proti, gan piesaistot finansējumu, kas vēlāk izrādās aiziet algās spēlētājiem, aiziet kā peļņa kādai konkrētai komandai, vai pat norēķināšanās ar komandas profesionālas sporta komandas akcionāriem. Tāpēc mēs aicinām sabiedrisko labumu šajā brīdī pēc iespējami šaurāk skatīt. Un tamdēļ ir nepieciešams, tādēļ, lai finansējums, ko organizācijām izdodas piesaistīt noteikti aktivitāšu veikšanai, aizietu kādas konkrētas grupas mērķis sasniegšanai, labumu sasniegšanai. Proti, ja mums šajā brīdī pieaug to cilvēku skaits, kam ir vajadzīga nakts patvērsme, ja mums pieaug to cilvēku skaits, kam ir nepieciešams saņemt reizi dienā siltu ēdienu no organizācijas, kas to sniedz, ja mums pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešams, lai ģimenē kādu bērnu pieskat nevis privāta institūcija vai publiska institūcija, kas izmaksā vairākas reizes dārgāk. Ja mums šajā brīdī ir vajadzīgas organizācijas, kas ne tikai pirmklasniekiem, bet arī 12. klases skolēniem un arī 1. kursa studentiem dotu grāmatas, dotu klāt, lai viņi var šajā mācību, jeb studiju gadā uzsākt savas gaitas veiksmīgi, tad mums ir jāskatās, lai šīs organizācijas, kas patiesi pilda sabiedriskā labuma statusa funkcijas, būtu arvien vairāk. Tāpēc ir nepieciešams šo sabiedriskā labuma statusu sašaurināt, pašu definīciju, iespējams arī darbības jomas. Proti, vai nu sabiedriskā labuma statusa komisijai, kas atrodas pie Finanšu ministrijas, ir rūpīgāk jāizvērtē katras biedrības funkcijas un aktivitātes, ko tās dara. Vai arī ir jāsašaurina šīs biedrības, jeb nodibinājumu darbības, un jāizvērtē, vai tās darbojas, lai profesionāli sasniegtu savus mērķus, un tas nozīmē gūt peļņu, vai arī tas darbojas profesionāli, lai savus mērķu grupas intereses vārdā dotu tām ieguvumu. Un tāpēc aicinām rīkoties tā, lai šī sabiedriskais labums tiešām būtu mērķtiecīgi arī profesionāli kādas sabiedrības daļas ieguvumam. Nevis, lai tas aiziet uz šaurām interesēm vai uz privāto labumu kā tādu. Paldies un lai jums veiksmīga diena!